Mums ir viena tāda tēma, ko piedāvā Saeimas iekšlietu un aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis. Paklausīsimies. Atļauts ir viss, kas nav aizliegts. Mums ir šāds teiciens saprotams, tas ir atļauts ir viss. Ja mēs aizliedzam kādu vielu, kā šajā gadījumā 11 vielas, es teicu, tās ir aizliegtas, bet pārējais. Redzot, ar kādu ātrumu šīs jaunās vielas ienāk, tas piedāvājums, ko šoreiz liekas, ka Latvija ir pati pirmā pasaulē piedāvā, ir princips aizliegts ir viss, kas nav atļauts. Uzreiz jūtams mūsējais. Viņš ir viesturu skolas audzēknis. Tad ir viņš ir mūsējais, oriģināli domājošs cilvēks. Nu, ja tāpēc es reāli nesapratu, kas notika tikko. Mēs ar Zurgus sapratām. Viņš mūsu... Tad, respektīvi, paturpinām šo pašu domu, tad, respektīvi, ja tas nav atļauts, tad to nevar darīt. Tas ir ļoti labs problēma risinājums, es domāju, jo tagad, principā, neko nevar darīt bez mazas grāmatiņas, kurā rakstīts, ko var. Jā. 3 cilvēki iespējams, ka nevar šitādā veidā sēdēt, tāpēc, ka tas nav oficiāli atļauts. Es neticu, ka kaut kur ir rullī rakstīts 3 cilvēki var sēdēt studijā. Man liekas, ka tas vēl nav rakstīts, diemžēl. Un nav arī ierakstīts, ka jūs varat tagad sēdēt mājās un, teiksim, divatā skatīties televizoru. Uz 3 cilvēkiem. Uz 3 cilvēkiem. Tas arī nav rakstīts. Tas var būt vēl kaut kur rakstīts, bet ka vienā ar 2 tas tiešām nekur nav rakstīts. Jā, atļaus noteikti tas nav. Un jebkurā gadījumā tādā brīdī, kad ir tāds piedāvājums, tad arī vajag atļaut šādu piedāvājumu, jo nekur nav rakstīts, ka var ierosināt tādus ierosinājumus izdarīt vai izmaiņas tādas. Es tā sasumēju, es vienkārši varu pateikt, ka man personiski viss ir palicis skaidrāk. Ja, bet cik daudz uzreiz piedāvājumu, ko varētu visu ko darīt? Jā. Ļoti labi. Bezdarbs valstī. Ministrija. Šito eju saraksti visi tagad, ko nevar darīt. Es domāju, kaut kādu reālu ministriju varētu uztaisīt. Kaut kāds 120 cilvēki, es jūtu apmēram tā. Piektdienās 15:15. Raidījums Valstī viss ir kārtībā. TV3.